ir 16. oktobra rīts, un mūsu gadu lolotais žurnāls, Fóruma Līdera žurnāls Līdere ir sastapis savu lasītāju. Tas ir vēl viens projekts, kas ir noslēdzies un kas ir ļoti skaisti noslēdzies. Un šis žurnāls tām dāmām, kas tos pasūtīja uz mājām, jau guļ uz galdiņa blakus kafijas tasei, ko vakaros pāršķirstīt. Visi tie, kuri nepaguva pasūtīt žurnālu ar piegādi uz mājām, būs jāiet uz Narvaseniem, uz preses kioskiem, uz lielveikaliem, Rozes grāmatnīcām vai Zvaigznes grāmatnīcām, un šis žurnāls jāiegādājas. Bez ikgadējiem Fóruma Līdera lektoru stāstiem. Šogad ir 15 lektori, kas dalās savās pārdomās, savā pieredzē, savās sirds gudrībās un savā piedzīvotajā. Šogad, kas ir ļoti unikāli, un pirmo reizi mēs žurnālā esam iekļāvuši topu, bet nevis šādu tādu topu, bet Latvijas veiksmīgāko, straujāk augošo sieviešu vadīto uzņēmumu top 50. Un lielu paldies par to, par šo lielisko sadarbību un šī topa veidošanas vēlos teikt Daigai. Daiga Kjopa, kas ir Lursoft valdes locekle, viņa arī šodien pievienojas mūsu sarunai. Un saka, Daiga, kā radās šis tops? Kas ir tā metodoloģija? Kā mēs varam saprast, kuri uzņēmumi iekļuva vai kuri neiekļuva? Tad varbūt īsi pastāst par to, kas tika vērtēts un kā uzņēmumi tika sarindoti šajā topā. Jā, ideja par topa veidošanu radās šī gada pavasarī. Un, protams, gribējās ar kaut ko atšķirties. Tāpēc, ka šāda veida topi, dažāda veida topi tiek veidoti regulāri, bet tiem ir dažāda metodoloģija. Un šajā reizē mēs skatījāmies tiešām, kā jau tu minēji, uz to, ka, lai uzņēmums un uzņēmuma vadītāji ir bijusi klātesoša uzņēmuma veiksmes stāstā, un tā nav nejaušība. Proti, viens no metodoloģijas svarīgākajiem punktiem bija tas, ka uzņēmuma vadītāji šo uzņēmumu ir vadījusi vismaz pēdējos 5 gadus. Nu, lūk, un tas atšķir šo topu no iepriekšējiem topiem, kādi iespējams ir gatavoti. Tad vēl ļoti svarīgs elements bija tas, ka mēs skatījāmies, lai šis veiksmes stāsts nav nejaušība. Proti, lai 20. gadā apgrozījums ir bijis vismaz 1 miljons, tādā veidā mēs paskatījāmies tiešām nevis uz tādiem maziem uzņēmumiem, bet tādiem jau paprāviem uzņēmumiem, un lai ir bijusi izaugsme salīdzinājumā ar 2022. Gada apgrozījumu. Un, kas bija ļoti pārsteidzoši, sieviešu vadītie uzņēmumi šajā laika periodā, par kuru es runāju, uzrādīja arī 5-kārt lielāku apgrozījumu. Tātad patiesi veiksmes stāsti, patiešām izcelšanas vērti stāsti, un viņi visi ir sarindoti tieši pēc šī izaugsmes, jeb šī pieauguma rādītāja. Un šajā topā ir iekļuvušas tātad sievietes vadītājas, un arī, kas ir svarīgi, mēs redzam, ka sievietes vadītājas šo uzņēmumu ir vadījušas 5, 10, pat 20 gadus. Tātad tur tiešām sievietes leģendas, kā mēs varētu arī teikt. Man tev noteikti ir jāpajautā. Stereotipiski šķiet, un arī pat kaut kur esmu lasījusi kādus pētījumus, ka pārsvarā gadījumu sievietes vada uzņēmumus, kas ir skaistumkopšana, kas ir grāmatvedība. Vai tas apstiprinās šajā topā vai īsti nē? Nu, redzi, kā mēs Lursoft veido šādu veidu apskatus par sievietēm uzņēmējām jau vairāk kā 15 gadus. Un tā situācija gadu gaitā mainās. Ja mēs paskatāmies pirms gadiem 10, 15, tiešām ļoti izteikti bija tas, ka sievietes nospecializējās uz tevis sauktajām jomām. Savukārt šobrīd un arī šajā topā mēs redzam ļoti plašu nozaru pārstāvību. Tur ir gan apstrādes rūpniecība, tur ir transporta un pasažieru pārvadājumi, lauksaimniecības joma, IT nozara arī ir pārstāvēta. Tātad mēs redzam ļoti plašu šo spektru un ļoti liels prieks, ka sievietes sevi pierāda un parāda šādās nozarēs ar ļoti veiksmīgiem rezultātiem. Varbūt kas ir vēl tāds
ļoti varbūt pārsteidzošs kaut kas, ko tu ieraudzīji šo topu veidojot, jo, manuprāt, šāda veida tops mums vēl nav bijis, kur mēs tiešām skatāmies uz straujāk augošiem uzņēmumiem, varbūt pat neatkarīgi no tā, vai tas uzņēmums ir 1 miljonu vai 50 miljonu apgrozījumu, bet tieši šis pieauguma koeficients ir bijis no svara. Tas, kas vēl iezīmējās šajā topā, kā jau tu minēji, mēs apskatījām 50 veiksmīgākās uzņēmējas, tad vēl pāris akcentus es gribētu izteikt. Viens no tiem, kad sieviete uzņēmēja, viņa var vadīt vairākus uzņēmumus veiksmīgi. Tas nav tikai viena uzņēmuma veiksmes stāsts, bet bieži vien tās ir vairāk uzņēmumu, un mums arī klātesoši šeit viena no dāmām ir, kura tiešām ļoti plaši pārstāv vairākus uzņēmumus un vada vairākus uzņēmumus. Tad vēl viena no iezīmēm ir tas, ka ļoti veiksmīgi strādā arī uzņēmumi, kuros vadības līmenī ir ne tikai sievietes, bet arī sievietes un vīrieši. Šis miksa variants ir tomēr iezīmē to, ka tā veiksme ir klātesoša. Un tad tas, kas arī šajā topā ir redzams, ka bieži vien sievietes tātad uzņēmumā ir ar kādu no savu, piemēram, ģimenes locekļiem vai piemēram, radniecīgām saitēm saistīti. Tas arī vēl ir viena no iezīmēm, kas ir diezgan daudzos uzņēmumos, šajos sarakstā esošajos uzņēmumos redzams. Nu, varbūt tad mēs jau pārējām pie kādas no dāmām, kas ir pārstāvētas topā un pārstāvētas arī šodien mūsu sarunā. Un, ja mēs runājam par ģimenes būšanu uzņēmumā, tad es ar lielu prieku šodien sarunāšos arī ar Zani Kuļakovs, kas ir LJ Linen, pārstāv šo uzņēmumu un vada šo uzņēmumu daudzus gadus. Un bez tā, ka uzņēmumā ir arī tavs vīrs un ļoti lielā mērā arī es saprotu, ka ir vīra māte, kur ir lielā mērā pie šī uzņēmuma radīšanas bijusi klātesoša. Mani ļoti pārsteidza fakts, ka jūs darbojaties 46 dažādās valstīs. Kad jūs guļat? Jā, ir tāda lieta, ir šīs 46 valsts, bet tas noteikti izklausās trakāk nekā ir īstenībā. Valsts ir sadalītas reģionos, reģioniem ir savu vadītāji un teiksim, tāda mana iesaiste vai sarunāšanās ar gala klientu vai partneri nevienmēr ir ikdienišķa vai bieži vien es pat neesmu runājusi. Tā kā nav jādomā, ka es no rīta līdz vakaram runāju ar 46 valstīm un 46 dažādiem, teiksim, valstu vadītājiem. Bet, jā, nu rīti man sākas parasti ar Āziju, tīri, jo mēs skatāmies laika zonu tādā diapazonā. Tad attiecīgi es pārēju uz Eiropas partneriem un klientiem un komandu, kas strādā Eiropas ietvaros. Un savukārt pēcpusdienas man ir Āfrikai. Nu, tad atkal tur cilvēki ceļas mostas un sākas viņu ikdienas rīti un rutīna. Nu, faktiski tu ceļo pa kontinentiem, bet arī dažādām kultūrām droši vien. Tieši tā. Un es teiktu, tas ir ļoti aizraujošs darbs, tieši tāpēc man viņš droši vien arī neapnīk, un tāpēc ar tādu prieku katru dienu ceļos un gaidu nākamo dienu, lai tieši tā varētu būt iesaistīt šajos jaunajos projektos. Man tev ir jāpajautā. Es domāju, ka dāmas arī klausās, un es pieļauju, ka vairākām ir tāda situācija, kā tas ir strādāt vienā uzņēmumā ar vīru. Tas ir 24/7, nu nav vispār miera nekur. Ja? vai jūs spējat, vai tu spēji nodalīt? Tas ir biznesa jautājums, tās ir mūsu domstarpības vai kādas ideju apmaiņas biznesa, bet šeit mēs tagad esam ģimenē un to mēs atstājam aiz tām durvīm. Vai kā ir iespējams to nodalīt un kā ir iespējams tik nepārtraukti būt blakus? Jā, nu vienā vārdā es teiktu, ka tas ir izaicinoši. Bet no otras puses man jāsaka, ka mēs jau sievietes vispār spējam ļoti daudz ko uz saviem pleciem nest, uzņemties, nu, teiksim, žonglēt ar dažādiem projektiem, situācijām un arī, kā jau tu minēji, nolīdzināt varbūt kādas nesaskaņas. No otras puses jāsaka, ir atkal tās reizes, kad ir dzirkstelis acīs un tu smelies ļoti lielu enerģiju no tā otra cilvēka. Un kas varbūt vēl labāks par to, ka tev ir blakus cilvēks arī, kuru tu
kaut kā ir sanācis ļoti mīli. Un tad, teiksim, tas drives, kas notiek, un kā mēs paceļam arī kopējo komandu, tas ir pilnīgi cits līmenis. Un tie ir tie mirkļi, kad tu atkal saproti un piever acis tajos grūtajos brīžos. Bet, jā, es piekrītu, ir grūti, protams, nodalīt darbu no ģimenes, un bieži vien darbs ienāk mājās. Es mazāk mājās brainstormoju un pārunāju kaut kādas projekts. Jānim patīk vairāk parunāt un kaut kādas hipotēzes pārbaudīt, bet gal galā kopā šādi mēs strādājam šādā modelī jau 8 gadus. Paldies Dievam, mēs turamies. Es tev vēl tomēr gribu pajautāt, es arī dzirdēju kādā intervijā ar tevi par to, kā pavisam maz bija bērni, kad jums nācās viņus ņemt līdzi bieži vien, un tur bija tāds stāsts par Arābu Emirātiem, kur tur pie galda viņiem ir uzklāts atsevišķs galdiņš, un jūs esat pārunās, un tie bērni pazūd, un tad kā tur viss. Tas arī droši vien ir diezgan liels izaicinājums. Mazi bērni un abi vecāki ir tik aktīvi un dodas tik biežos komandējumos ar to tikt galā. Bija tāda lieta, un bija precīzi tāda situācija, un man bija augsts kājas, un viņiem ir tieši tā uzklāts skaists tāds kakao galdiņš ar cepumiņiem, un mēs blakus konferenču zālē caur stiklu viņus redzam, kā tas viss notiekās. Un bērni sadzērušies kakao, un ir tas saucamais sugar rush vai cukurs pasinīm skraida, un viņi pazūd no tās otras zāles, un man nav ne jausmas, kur viņi paliek tajā mirklī. Un šis bija tas mirklis, jā, kad mēs ar vīru apsolējāmies gluži uz šādu veidu pārunām vai tikšanās reizēm nevajadzētu bērnus vairāk ņemt līdzi. Tā bija laba mācība, bet no otras puses viņi ir pieraduši un auguši kopā ar mums un redzējuši to darba vidi un to, ka vecāki strādā un ka nekas no gaisa tāpat vien nenokrīt. Man liekas, tā arī ir tāda ļoti svarīga pieredze viņiem. Un tad varbūt noslēgumā no tavas pieredzes, kas ir tāds ieteikums, ko tu varētu teikt tām dāmām, kuras ir varbūt savas karjeras vai izaugsmes sākuma posmā un skatās uz tevi un šķiet, jā, kā viņai tas viss izdodas? Es noteikti novēlētu ļoti pamatīgu un lielu izturību, tādēļ, kad it sevišķi karjeras sākumā būs sitiens pēc sitiena, būs projekti, kas neizdosies vai kaut kāda neveiksmīgas darba tikšanās darījumi. Tas noteikti notiksies, un tikai ejot cauri šīm grūtībām, mēs mācāmies, pieaugam un attīstam gan savu personīgo ambiciozo es, gan arī, teiksim, ja tu strādā kompānijā, tu arī audzē kompānijas muskuli. Tad nenobīties, celties augšā, savākties un iet un darīt tālāk, jo tad tieši tā ir tā būtiskākā atšķirība, kas atšķir cilvēkus no, teiksim, tiem, kuri padodās un iekrīt šajā neveiksmē. Tas veiksmes modelis rodas tikai un vienīgi no ļoti lielas izturības un cītības un spējas atkārtot vēlreiz to. Tad es ieteiktu dāmām izturību, smaidu un augstu pacelt galvu un iet tālāk. Paldies, Zane. Un mums šodien studijā ir vēl viena viešņa. Tā ir Elita Moisē, kas ir iekļuvusi šajā topā ar uzņēmumu, kuru varbūt tik bieži ar tevi pat neasociē, kas ir Deko Energy. Un saki, tu vadi daudzus uzņēmumus. Tu esi valdē un tu esi īpašniece. Kas ir tie lielākie izaicinājumi? Vadot lielus, strauji augošus uzņēmumus, tas varētu būt jautājuma viena daļa, bet otra daļa, kā ir iespējams strauji augt nevis 1., 2., 5., bet 15. vai 18. gadā? Paldies. Tiešām jautājums ir vietā. Pirmkārt, tie daudzie uzņēmumi. Šajā uzņēmumā NP Properties, kas sastāv no daudziem nelieliem uzņēmumiem, tas tāds kā holding grupa, mēs nodrošinām industriālas telpas ražotājiem. Un tā ir tāda vieta, kur mēs nodrošinām ne tikai telpas, bet mēs viņus attīstam. Tātad ir vajadzība pēc tehniskajiem risinājumiem un tehniskā personāla. Mēs nodrošinām komunālos pakalpojumus, enerģijas pakalpojumus, kā tu minēji tajā gadījumā, kas ir Deko Energy, un vēl virkni dažādu citu pakalpojumu. Tāpēc ir tie daudzie uzņēmumi, kurus es vadu. Uzņēmumā esmu 20 gadus, un 15 no tiem esmu valdes priekšsēdētāja.
Šajos gados ir ļoti daudz, kas mainījies. Protams, ka tās telpas, kādas bija vajadzīgas pašā sākumā ražotājiem, nav tas, kas ir vajadzīgs tagad. Un tam mēs esam spējīgi pielāgoties laika gaitā. Bet tas, kas liek saspringt un patiešām ir tāds izaicinājumi pilns mirklis, ka tu saproti, ka patiesībā tu nevari nec prognozēt, nec arī kaut kā ietekmēt procesus. Un, ja tur pa vidu starp pandēmiju un krīzēm un karu un darbinieku trūkumu sanāk vēl arī uzražot kaut ko un pasniegt labus rezultātus, jāsaka, ka tā ir tāds dažādu apstākļu laba sakritība un arī mazliet pieredze, jāsaka gan. Es domāju, ka liela daļa pieredzes tur noteikti nāk talkā. Un runājot arī par pieredzi, es tomēr pieminēšu, ka tie ir 13 uzņēmumi, kuros tu šobrīd esi valdē, bez tā ir 2 nevalstiskas organizācijas, kurās tu aktīvi piedalies. Man tev ir jāpajautā, vai tev vispār ir brīdis, kad paelpot mierīgi un tas slavenais work-life balance, vai tas vispār ir iespējams, esot tik ļoti aktīvi šajā biznesa vidē? Parasti, kad cilvēks saka, man nav laika, tas nozīmē vienīgi to, ka viņš saka, man priekš tevis nav laika, jo laiks jau nekur nav pazudis, viņš ir. Un mēs varam izvēlēties to, ko mēs vēlamies darīt. Šis darbs un privātā dzīve, tāds sadalījums, man jāsaka godīgi, man viņš ir tik izplūdis pēdējā laikā. Bet no otras puses gribu teikt, ka tas ir tāds jēgpilns, ļoti kvalitatīvs, ļoti baudāms sakausējums. Vienīgais, ko es varu teikt, ka tādā karjeras sākumā mēs parasti izvēlamies kaut ko, kas vairāk strādā mūsu ego mērķiem, gan privātajā dzīvē, gan darbā. Un pēc tam, ko es varētu teikt par savu dzīves posmu patreiz, mani vairāk nodarbina, kā tas, ko es daru privātajā dzīvē vai darbā, ietekmē pārējos, kā tas strādā, es nebaidos teikt kopējā labuma vārdā, kā tas, ko es daru, kādu ietekmi es atstāju uz pārējiem un uz visu, kas notiek, jo nav tāda mana mērķīša. Mums ir kopējais mērķis, jo mums ir kopēja valsts, kopēja pilsēta un kopēja planēta, un tas nav pa skaļu teikts. Bet līdz tam ir jāizaug. Piekritīs. Es domāju, ka dāmas, kas ir pašā, varbūt karjeras sākumā un kas ir savu uzņēmēju darbības sākumā, viņas šobrīd liekas, par ko jūs runājat? Man vēl tik daudz ir jāizdara sev un jāpierāda sev un sev vistuvākajiem, un tad pamazām līdz tam ir jāizaug un nevajag droši vien sev ļoti pātagot, ja šobrīd tā nejūties. Protams, tas ir pirmais, par ko tas ir dabisks ritējums tam, ko tu saki. Vispirms mani ir jāpabaro savus ego, un tad, kad tu saproti, gan jau barot, tad tu vari atkal pievērsties krietni citām lietām, un līdzsvaram jābūt savādākam. Tad saki, ko tu novēli šīm varbūt sava ceļa sākumā esošajām sievietēm, kuras domā darīt vai nedarīt, sākt vai nesākt, iedot savu CV uz vadītājas amatu vai tomēr nobīties un palikt maliņā? Ko viņām darīt? Pirmām kārtām, meitenes sākt tūlīt. Jūs ziniet, tas laiks, kad jūs uzskatāt par jaunām perspektīvām, paiet ļoti ātri. Un jums vēl jāapspēj izaudzināt bērnu, uztaisīt karjeru un pēc tam tos visus darba augus arī baudīt ar plašu sirdi. Un otrām kārtām, ko es patiešām gribētu novēlēt, paņemiet to vienu mirkli, kad jūs apsēžaties un uzdodat sev jautājumu, ko es vēlos darīt ar šo savu vienīgo, skaisto, vērtīgo dzīvi? Ko es izvēlos šajā dzīvē? Un man ļoti gribētos cerēt, ka jūsu atbild būs, es izvēlos sevi. Pati unikālo sevi. Nav nekāda māksla būt tikpat normālam kā vispārējie, iekļauties plūsmā, neizcelties. Bet ziniet, kā Jungs teica, būt normālam ir ceļš uz neizdošanos. Ja kā mans skolotājs Rass Hudsons saka, kāpēc jābūt normālam, ja tev ir iespēja būt dīvainam? Tāpēc es gribētu teikt, mīļās meitenes, nebaidieties būt dīvainas, nebaidieties būt unikālas. Vienkārši veidojiet savu unikālo stāstu. Cik skaisti tev ir, paldies tev milzīgs, jo arī
Arī tad, kad mēs ejam pa pludmali, mēs ievēram tos akmentiņus, kuros ir kāds robiņš, kurās ir kāda krāsiņa, kuros ir kaut kas savādāks nekā to no tiem visiem pārējiem normāliem. Un es domāju, ka tieši tāpēc mēs šodien esam šeit, jo mēs katrs esam dīvaini savā īpašajā kaut kādā veidā, un to pieņemt un parādīt un pastiprināt, un to kā lielu rotu un kā ļoti lielu tādu skaistumu parādīt. Tas jau arī ir iekšējais spēks, ar ko tu to vari panākt. Un es domāju, ka varbūt tādiem atvadu vārdiem šajā reizē es kopsavilkot to, ko mēs visu šodien esam pārunājuši, varētu teikt, ka, mīļās dāmas, jūs varat, ja vien jūs gribat, un ko jūs gribat, tas ir tas mirklis, ko jums vajag saprast pašām ar sevi, jo neviens mērķis nav par lielu, ja jūs to patiešām no sirds vēlaties un piepildiet sevi, iepazīstat sevi, samīļojiet sevi un tad pamazām jūs redzēsiet, kā tas loks ap jums paplašinās un drīz jūs jau gribēsiet samīļot visu pasauli un padarīt šo vietu par skaistāku. Paldies jums, mīļās, ka atnācāt šodien parunāties. Paldies jums par to, ko jūs darat, jo pateicoties jums, mums visiem, visai mūsu valstī ir nauda, ir iespējas, ir iespējas šo valsti kārtot un sakārtot un cerībā uz skaistu nākotni, gan privāti, gan uzņēmumā, gan valstī, gan pasaulē kopumā. Mēs varam noslēgt šodienas sarunu. Es atgādinu, ka žurnāls ir pieejams no šodienas, un tur jūs varat lasīt ne tikai Zanes un Elitas, bet vēl daudz dāmu stāstus, veiksmes un ieteikumus. Un tiekamies, protams, maijā formā Līderi, un pēc tam atkal šādā žurnālā un tā uz riņķi, pa spirāli uz augšu, tāpat kā jūsu dzīvēs un visās mūsu. Paldies, mīļās! Paldies!